Iegūstot invaliditāti, cilvēkiem nāks no jauna novērtēt savus resursus un ideālā gadījumā pārkārtot darbošanos, lai dzīves kvalitāte ciestu pēc iespējas mazāk. Tas var šķist grūti un neiespējami, bet tikai tad, ja domājam nevis par to, kas ir dots, bet par to, kas atņemts. Droši vien tā, kad ir cilvēki ar iedzimtu invaliditāti un cilvēki ar iegūtu invaliditāti. Man gribas teikt, ka tā ir ļoti liela starpība, jo tad, ja tev ir iedzimta invaliditāte, tad tu esi no bērnības pieredzes, ka tas ir ok, un kad tu nevari staigāt, un tas ir ok, un kad patiesībā tu šo dzīvi pieņem tādu, kā viņi ir, un tāpēc arī ļoti reti rodās šī situācija, ko sakat jūs, kad man ir grūti, un es to nevaru, jo es neesmu savādāk pamēģinājusi. Tas jau nozīmē, ka nav tik grūti, ir tā kā ir. Vdeavka šobrīd ir uzsākusi apjomīgu projektu, kuru uzdevums ir radīt sistēmu, kas kalpotu par menedžeri vai palīgu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. It īpaši tiem, kam pēc iegūtas invaliditātes neizdodas tik viegli atgriezties aktīvās dzīves apritē. No brīža, kad cilvēks ir nonācis situācijā, kad viņš iegūst invaliditāti, ir jābūt šiem atbalsta punktiem, atbalsta posmiem, ir jābūt laicīgai, saulaicīgai palīdzībai, lai cilvēks nekristu atpakaļ, piemēram, depresijā vai kaut kā, pats tā kā neizslēgtu sevi no sabiedrības. Lai viņš redzot to, kad ir šie atbalsta veidi, lai viņš tālāk saskata šīs savas iespējas, kad viņam mainoties dzīves situācijai, ir šīs iespējas, kas viņam būs nākotnē. Mārtiņa māma Inga jau vairāk nekā 20 gadus ir saskārusies ar to, ka izslēgšana diemžēl ir kļuvusi par pašsaprotamu invalīdu dzīves sastāvdaļu, īpaši smagas invaliditātes gadījumā. Visbiežāk tādus ļaudis vienkārši ievieto bezpersoniskos aprūpes namos. Pie mums joprojām viss ir ļoti speciāls. Mums bērniem ir speciāli bērnu dārzi. Mēs nošķiram bērnus jau ļoti agri vienu no otra. Mēs veidojam sabiedrību, kas ir dalīta, ja tā varētu teikt, īpašā sabiedrība un tad tā visa pārējā sabiedrība. Un patiesībā tas mums nākotnē rada ļoti daudz problēmas, jo pēc tam mēs šķiežam bezgalīgi daudz resursus mēģinot integrēt iekšā to, ko mēs esam paši zināmā mērā ar spēku nošķīruši. Kā parasts bērniņš iemācīsies sadzīvot ar to bērnu, kuram ir funkcionāli traucējumi, ja viņš nekad viņu nesatiks? Kopumā, man liekas, ka sabiedrība saka, ka tas ir gluži normāli, ja tā daļa, kas ir atšķirīga, kas ir cilvēka garīgi rakstura traucējumiem, pavada savu dzīvi šādā aprūpes iestādē. Bet patiesībā tas nav normāli. Normāli ir tad, ja visi cilvēki var dzīvot kopā, ja visi cilvēki var dzīvot sabiedrībā. Vienkārši daļai no sabiedrības ir vajadzīgs vairāk atbalsta, un tas atbalsts ir jāprot sniegt. Cilvēkiem ar smagu invaliditāti kā Mārtiņam nebūtu jāpiemeklē darbs šī vārda tiešā nozīmē, taču arī uz viņiem attiecas tiesības tā vai citādi realizēt savas spējas, un par to daudz runāja diskusijā. Tīri no praktiskas, no iestādes pozīcijām, es domāju, ka mūs tas skars tīri praktiski, ka mums vairāk būs jāsadarbojas ar citām institūcijām. Un te ir tie jautājumi, kur mēs varam šodien apspriest, gan par šiem tādiem individuāliem menedžeriem, kas palīdz tam cilvēkam, orientēties visās šajās pakalpojumos, kas tiek piedāvāti, jo šobrīd ir tā, ka mūsu institūcija nosaka šo status, nosaka invaliditāti, tālāk viņš iet dzīvē, un mēs viņam iedodam bukletu, kurā viņš var iepazīties ar visu, kas valstī ir, mēs viņu esam nosaukuši invalīdu tiesības, attiek viņam pašam izlasīt un no tā visu spektru meklēt kontaktus un pašam iet. Te es domāju, ka tādā skatījumā uz priekšu būtu tas, ka ne tikai dot viņam, bet arī aktīvi viņu vadīt un aktīvi viņu konsultēt. Ikvienam cilvēkam ir nepieciešams darbs un darbošanās sabiedrībā. Gluži vienalga, vai tas notiek ar darba līgumu 8 stundas dienā, vai arī asistenta klātbūtnē un ar pavisam citiem noteikumiem. Mēs kā organizācija esam par to, lai visi cilvēki varētu dzīvot sabiedrībā un lai pakalpojumi būtu, kā mēs sakām, sabiedrībā balstīti, jeb iekļaujoši, jeb vienkārši
normāli, lai cilvēks varētu brīvdienās doties, es nezinu, uz kafēnīcu vai vēl kaut kur, ja? Nevis viņš būtu spiests dzīvot vidē, kas ir faktiski izolēta un kur viņam nav iespēja nekur aiziet, jo arī fiziski tā ēka atrodas kaut kur meža vidū nomaļas no no jebkādas apdzīvotas vietas, lai cilvēkam būtu katru dienu iespēja būt nodarbinātam, vai iet uz dienas centru, vai varbūt strādāt atbilstoši savām spējām. Jo tas ir ļoti svarīgi, jo tas daļēji veido mūsu dzīves jēgu. Tas veido mūsu šo pašapziņu un labsajūtu. Es esmu nodarbināts, es esmu derīgs, manām aktivitātēm ir kaut kāda jēga. Redzot dzīves kvalitāti, ko piedāvājam cilvēkiem ar vismagāko invaliditāti, varam spriest par to, cik īss vai garš ceļš ejams līdz iekļaujošai sabiedrībai. Ir jādomā par to, lai neierobežot kaut vai tās nedaudzās izvēles, kas šādiem ļaudīm ir pieejamas. Tādas vienkāršas lietas, lai es varu pats izvēlēties, ko es šodien vilkšu mugurā, ko es ēdīšu, cikos es celšos, kad es iešu gulēt, ko es skatīšos televīzijā. Tādas pašsaprotamas lietas, kas mums visiem ir pieejamas, un mēs par tām vairs sen nedomājam. Mums pat prātā neienāk domāt par to, ka es varētu izvēlēties, vai es dzeršu tēju ar cukuru vai nē, un cik tas nozīmīgi man ir, kad es varu to izvēlēties. Un mums pat prātā neienāk, ka ir ļoti daudz cilvēki, kuriem nav iespēja to izvēlēties. Spēju un vajadzību novērtēšana pēc būtības. Tas ir mērķis, kuru šobrīd cenšas sasniegt VDEV ar jauno invaliditātes noteikšanas projektu. Taču ir skaidrs, ka šāds mērķis nav sasniedzams, darbojoties tikai vienas iestādes ietveros. Jāmaina visa sociālo pakalpojumu sistēma. Mērķu grupa, kas ir cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem, tā ir tā mērķu grupa, kurai ir visgrūtāk iekļauties darba tirgū. Un ar to ir jārēķinās, ka nevienmēr viņi varēs strādāt pie darba devēja, tāpēc ir svarīgi attīstīt šos sociālos uzņēmumus, atbalstīt to darbu. Ja? Tā kā ar šādu atbalsta veidu šie cilvēki var daudz ko darīt. Ja, mēs arī to ikdienā strādājot ar cilvēkiem, mēs redzam, ka piemeklējot katram šo, izvērtējot šīs spējas varēšanu, var katram piemeklēt attiecīgi nodarbošanos. Rīgā tās labs pakalpojums izveidojās kā tāda maza invalīdu birža, varētu teikt, kur mēs aicinām cilvēkus un piemeklējam darba devējus. Nav tā, ka cilvēka invaliditāte ir viss balta un pūkaina. Protams, ka izglītības līmenis un zemes motivācijas līmenis ir ārkārtīgi liels, bet, protams, ka var atrast arī darbus, un darba devēji atsaucās, ja ir izpratne darba devējiem. Un viņus nebaida 109. pants, un kad nevarēs atlaist, viņiem ir, ja tu ar viņiem tiecies un izstāsti un to situāciju izskaidro, man liekas, ka viņi ļoti labi saprot to, un tā nav savādāk attieksme. Vienkārši jābūt tādai izpratnē par to, ko nozīmē cilvēks ar invaliditāti, kādā veidā viņš var strādāt, ko viņš var strādāt, jo ne visus darbus cilvēki var paveikt, jo ir šīs darbspēja ierobežojums kaut kāds. Bet pats galvenais, man liekas, tā ir tā politiskā vīzija, uz kurien mēs gribam iet, un tā nevar būt tikai vienas pašas labklājības ministrijas pāraudzība. Bet tāpat laikā es šodien runāju par profesionālo rehabilitāciju. Ir valsts apmaksātas vietas 2 skolās, kur notiek mūža izglītība, kur cilvēki visa mūža garumā var nākt un iegūt izglītību, kas šajā konkrētajā vienā vai otrā brīdī viņa dzīves periodā viņam būtu piemērot, lai viņš atgrieztos darba tirgu arī tad, ja viņam ir kāds darbspējas zudums. Un ziniet, kāda ir situācija? Informācijas trūkuma dēļ šobrīd Jūrmalas profesionālā vidusskola un Jūrmalas koledža, kura piedāvā pirmā līmeņa augstāko izglītību cilvēkiem ar invaliditāti, ir bažās par to, ka uz septembra skolas netiks nokomplektētas. Lūdzu, nāciet, mācieties, jo profesionālā rehabilitācija paredz ne tikai to, ka jums tik noteiktas spējas, kāda izglītības programma jūs varētu nākt un apgūt turpmākajā laikā, bet paralēli visam jums tiek sniegta sociālā rehabilitācija, kas nozīmē psihologu, kas nozīmē baseinu, kas nozīmē fizioterapiju, kas nozīmē ergoterapiju. Tas viss ir valsts apmaksāts pakalpojums. Edgars vismaz pusi no sava mūža ir bijis nepārāk integrētas sistēmas sastāvdaļa. Vidusskolu viņš pabeidzis vājredzīgajiem domātā klasē.
Šobrīd, būdams 22 gadus vecs, viņš var novērtēt nevien priekšrocības, bet arī ēnas puses dzīvē starp cilvēkiem, kuri visi cīnās ar vienām un tām pašām problēmām. Šī nolemtības sajūta man ļoti... Ziniet, kā vadiesībā, es diezgan maz komunicēju ar cilvēkiem. Nu, varbūt teikt tā kā līdzīgi, kas man varētu būt, kam ir kaut kādas veselības problēmas. Es salīdzinoši maz komunicēju. Man visi draugi ir lielākā daļa tomēr. Nu, šobrīd man lielākā daļa draugi ir vieglatlēti. Un vieglatlētikā vai sportā vai studijās. Un nevienam tāda problēma nav. Bet, protams, man arī no skolas draugiem ir, kam ir šīs redzes problēmas. Bet novērot tik sevišķi skolas laikā, ir divas lielākās problēmas. Ir šī nolemtības sajūta, ka es neko nevaru. Tas tāds nosacījums, jums ir man jāpalīdz. Jūs neko nevarat, jums jāpalīdz, nevis es jums lūgšu, bet jums tas kāda pienākums. Un otra galējība ir, kad cenšas izdarīt to, ko tu vienkārši nevari izdarīt. Un tev jāsaprot tā robeža, cik tu tālu vari, cik tu nevari. 8% ar vienu aci. Tā skanēja Edgara atbild uz jautājumu, cik tad liels ir viņa redzes atlikums. Es varbūt arī pateikšu, ka es varbūt nedaudz speciāli to slēpju. Varbūt neslēpju, bet es vienkārši cenšos beigi neizrādīt, jo man tas neliekas vajadzīgs. Un, šī ir tā adaptēšanās. Cilvēks ļoti spēja adaptēties videi. Nav nevienam nekad mūžam un jāpalīdz, ja viņš nevēlas. Kaut vai, piemēram, pionēs lekcijā sēžu, es neredzu, kas stāfeles rakstīts ir. Es varu pajautāt savam kursbiedram, lai viņš man pasaka. Viņš man negrib teikt. Viss tā ir viņa izvēle, viņš nevēlas teikt. Kāds nesaka? Nē, man vienmēr pasaka. Es saprotu. Un tur ir atkal šī otra lieta. Ir svarīgi, kāds tu esi cilvēks. Kā cilvēks neatkarīgi. Vai tev ir problēmas, vai nav problēmas. Jo mums visiem ir savas problēmas, un mums viņas liekas vienmēr vislielākās. Jo manas problēmas ir vislielākās. Tavējās, tas tā. Un tad ir svarīgi, kāds esi kā cilvēks. Kā tu attiecies pret citiem. Vai tu citus cieni, vai tu sevi cieni. Un tāds, kas neciena citus un domā tikai par sevi, vai arī sevi vispār neciena, tad arī tādu neciena. Edgars mācās par sporta skolotāju pavisam ikdienišķā studiju grupā. Šaubas par to, vai viņam ir pa spēkam ordinārais mācību process, Edgars izgaisina pavisam vienkāršā veidā, tiekot galā ar to pašu, ko pārējie. Kā es mācos? Es vienkārši mācos tā kā visi. Un foršākais zinu, kad es nekad neesmu izjūtis tādu kaut kādu, es nezinu, tādu vai atstumtību vai kaut ko tādu, es nekad to neesmu izjūtis. Un es respektīvi olimpiešiem un visiem, man viņi ir draugi, mēs visi esam draugi, un viņi, es redzu, ka arī viņiem ir cieņa to, ko es daru, jo viņi saprot, cik tas ir grūti. Šī trenēšanās vien jau ir grūts process. Tā nav, kad, jāpatrenējas, ir dienas, ka man negribās. Viņš ir tādas lietienas, kā tagad, piemēram. Edgars sporto, mācās, piedalās ballītēs un pats galvenais nebaidās pārbaudīt visas iespējas, ko dzīve viņam piedāvā. Manas uzskats ir tāds, ka sportists nedrīkst būt dumšs, viņam ir jābūt pietiekami gudrai galvai. Un ir jāprot darīt daudz dažādu lietu, tāpēc arī es iesaistos. Es ir kādos brīvprātīgajos darbos, tad es novadīju Latvijas Vieglatlētikas savienībā vienu projektu, kur jaunieši zīmē Latvijas vieglatlētis. Tas tāds pārbaudījums priekš sevis bija, un man, lai attīstītu vieglatlētiku, man tas ļoti patika. Man atņem daudz spēkus manā brīvajā laikā pēc treniņām, bet man tikpat daudz arī iedeva. Kad tev tas izdodas, tev ir tāds gandarījums sajūta, tu esi, tā kā pašapziņa arī, jo tas, ja tu kaut ko izdari, tev pašapziņa tas pats ir. Un tas pašapziņa jau vajadzīga gan sportā, gan ārpus tā. Netrūks viņam mērķtiecības, neatlaidības. Es domāju, ka arī viņš māk koncentrēties sacensībām. Edgars vieglatlētikā nonāca 19 gadu vecumā. Tas ir brīdis, kad daudz citi pamet sportista karjeru. Jā, uzsākot studijas, kas ir tik smieklīgi, es tik vēl sāku. Uzsākot studijas, tad es atnācu uz Daugavas stadionu. Un piegāju pie trenera, pilnīgi nejaušības pēc, vienkārši redzēju, ka vecāks onkulis visticamāk tas ir treneris, un uzrunāju savu tagadējo treneru Uldi Kurzemnieku, un viņš piekrita man trenēt. Mērķis ir šogad mums ir iekļūt Eiropas vismaz sečniekā,
bet ar domu, ka centīsimies iekļūt trīniekā. Ja? Nu, lai ar domu pēc 2 gadiem arī Barcelonā mēs varētu iekļūt kādā no visas pasaules, teiksim, sešniekā. Edgars skrien 100, 300 un 400 metru distances, ir starp 6 labākajiem Eiropas paralimpiešiem. Prasījām viņam, kur tad slēpjas skriešanas lielā pievilcība. Kur ir tas skaivs? Es varu pateikt, piemēram, 400 metros skaivs ar pēdējie 100 metri. Jo tu vispār neko nesaproti vairs. Tu esi tā kā ārpus visas reālās pasaules, tev viss griežas, un tur ir tīrākā cīņa ar sevi. Tu vari pat nedomāt par citiem, jo tu nespēji padomāt par citiem. Un, nu jā, tā jau saka, kad 400 metri sāks tikai pēc 300 metriem. Tu kājas vispār vairs nevar pacelt. Man arī ir video internetā, kur es pirmo reizi mūžā skrēju 400 metri. Un, ja būtu 5 metrus vairāk jāskrien, es nedomāju, nebūtu noskrējis. Es ieskrēju finišā un nokrita. Burtiski nokritis, vairs nevarēju pakustēties. Edgars Klavinis Rīga pirmas finišavo pirmame 400 metru bėgime. Nu, viņam man nav nekādas atlaides. Ja es viņam došu kaut kādas atlaides, tad tāds mīkstais, ko viņš nekā neizdarīs. Tieši otrādi es viņam cenšos pat daudzreiz grūtāks uzdevumus dot, lai viņš varētu pārvarēt sevi un norūdīt, ja? Izstrādāt tādu, teiksim, cīņas pār. Kas mans sapnis ideāli būtu, ja, piemēram, es kādreiz dzīvē varētu noskrēt, piemēram, 10,99. Nu, tā ir kaut kāda zīme, ka tev priekš simtnieki, protams. Ja 10 sekundes un 99, ja nē. Nu, 1 minūte, ja? Noturēs minūti. Es paņemšu. Cik tad jūs viņam uzlikāt uz muguras? Tur 15 kg, tur nekas nav. Edgars saka, ka nemaz negrib zināt, kāds ir treneri izstrādātais rezultātu plāns. Tāpat darīšot visu, kas viņa spēkos, un negribot vilties, ja sasniegumi būšot zemāki nekā plānots. Vaicājam, ar ko tad viņš salīdzina savu sniegumu? Es sevi... Jā, tas tā interesanti. Es nekad sevi baigi nesalīdzinu ar paralimpiešiem. Es nezinu, tas slikti vai labi, bet es vienmēr salīdzinu tā kā, vispārīgi, kas ir tā. Nu tā, jo jūs pasakiet jebkuram, ka tu vari noskriet, ieskriet 10 sekundēs, tas ir tā, wow. Mums Latvijā arī nav jau mums tik daudz viņi, kas tā var. Tomēr gatavojas viņš starptautiskajiem paralimpiskajiem, nevis olimpiskajiem mačiem. Vaicājām, kāpēc tad tā? Īstenībā šī tāda ļoti tāda, kutelīga tēma, jo, paralimpieši, saprotams, ir, kad cilvēkiem liekas, ka paralimpiešiem tur tas rezultāts nav tāds, bet patiesībā manā klasē, jo fiziski jau nekāda problēma nav, kā mehāniski taisīt kustības. Un tie rezultāti ļoti augstvērtīgi. Es saku, tas, kas manā klasē ir labākais, viņam ir augstvērtīgāks rezultāts nekā Latvijas rekords. Tas ir līmenis. Edgars prātīgi teica, ka apzinoties, sportista karjera nav uz mūžu, tāpēc jau tagad domā par piemērotu profesiju. Man jau tagad nākamajā plānā ir, es domāju, ko tālāk studēt. Man ir tā kā 3 varianti, bet es nezinu, kam pa labi noslīgties. Ir vai nu par fizioterapeitu, vai nu sporta menedžeri, vai žurnālistu. No augstākā punkta, ja skatās uz leju, viss citādi rādās. Lai nu kā, bet pēc 2 gadiem Barcelonā tieši Edgars Latvijai vismaz teorētiski varētu izcīnīt arī kādu medaļu. Gaidot šo brīdi, Edgars atvēlēja pašu samontēto video dienas grāmatu par gadu, kad viņš piedalījās Londonas paralimpiskajās spēlēs. Nepat mazliet drošības jostas neiesprūdīs. Kritiens uz sekundēm 5 liekas, varbūt līdz debesīm, varbūt pat līdz galam. Tik tālu, ka negribas domāt, un tomēr es lekšu, lai ko arī teiktu, es lekšu līdz galam, un ticēšu rītam, un atdošos liesmām un stāvam. Jālec man līdz, viens